7 līdz 8% no tavas kopējās ķermeņa masas ir asinis. Asinis ir šķidrie saistaudi, kurus veido plazma, tā ir asins šķidrā daļa, bet plazmā atrodas asins ķermenīši, jeb formelementi. Tie ir eritrocīti, jeb sarkanās asins šūnas, leikocīti, jeb baltās asins šūnas, un trombocīti, jeb asins plātnītes. Plazma veido apmēram 55% asiņu. Tā ir asins šķidrā daļa, kuras sastāvā ir daudz dažādu vielu. Un ar plazmas palīdzību visas šīs vielas tiek aizgādāts līdz vajadzīgajai vietai. Eritrocīti ir apusēji ieliektas šūnas, kuras attīstības procesā ir zaudējušas kodolu. To galvenā funkcija ir skābekļu un ogliskābās gāzes transports. Skābeklis saistās pie eritrocītā esošā hemoglobīna. Hemoglobīns ir dzelzi saturoša olbaltumviela, un vienā eritrocītā ir apmēram 270 miljoni hemoglobīnu molekulu. Leikocīti ir bezkrāsainas šūnas ar kodolu. Tie atgādina mazas amēbas, un tie spēj arī amēbveidīgi pārvietoties. Leikocītu galvenā funkcija ir imunitātes nodrošināšana. Trombocīti, jeb asins plātnītes, nav šūnas, bet tie ir svarīgi asins formelementi, jo tiem ir nozīmīga loma asins recēšanas procesā.